Čau visiem! AlphaGeo DG1. DG nozīmē DIG1. Jā, pirmā sistēma AlphaGeo, kuru var uzstādīt uz ekskavātora. Protams, ja mēs runājam par 3D pilnu sistēmu, tā kā mēs redzam ar divām antenēm un vairākiem sensoriem, kas liekas, nē, tā ir bišķiņ citādāk. Tā ir vienkāršota sistēma, lūk, ar AMU sensoru, tas ir tikai viens. Viegli uzstādāms uz strēles. Nu, principā uz strēli viņi neliek, bet viņi liek tur, kur ir kaus. Jā, tā kustīgā daļa. Un GNSS antene. GNSS antene ar iespēju ielikt iekšā SIM karti, ielikt iekšā UHF anteni, saņemt korekcijas. Un vēlāk pastāstīšu, kas vēl ir interesants tajā antenā. Un, protams, ir porti, lai viņu uzlādēt. Šeit mēs redzam šo vietiņu, kur mēs lādējam ar USB portu. Iekšā atrodas akumulators. Tātad vadi nav nepieciešami šai sistēmai. Kas no vienas puses, protams, var būt ļoti labi, ērti. Vadu instalācija nav nepieciešama, bet no otras puses, ja mums vajag strādāt ilgāk un tā tālāk, tad, protams, vadu gribētas ielikt. Bet viņu arī var pievienot atsevišķi, protams, tā ir opcija, pielikt vadus un tad izmantot ārējo barošanas bloku, lai varētu strādāt un nedomāt par to, kā man visu laiku jāņem nost iekārtu vai pievienot pie viņas klāt kādu no barošanas līdzekļiem. Tad uzstādīšana ļoti vienkārša, kā es jau teicu, AMU liekam attiecīgā vietā pie kausa, antenu skrūvējam klāt ar speciālu stiprinājumu. Lūk, šeit ir piemērs, kā tas izskatās. Te ir divi magnēti, kuri ļoti labi saķerās ar strēli. Jā, tā kā tas liekas augšā, AMU zemāk, un pēc tam programmatūra pašā, kas nāk līdz ar šo iekārtu, jūs aplikācijā varat redzēt soli pa solim, kā to darīt. Tā kā jums nav nepieciešams meklēt kaut kādu instrukciju, drukāt viņu vēl kaut kā, jūs visu varat izdarīt turpat uz vietas laukumā. Komplektā arī nāk, protams, mērlentīte, ar kuru palīdzību mēs veicam savus mērījumus. Jā, tur kaut kādu speciālu aprīkojumu praktiski nav nepieciešams. Vienīgais, kas vēl nāk komplektā, skrūvgriezi. Jā, skrūvgriezis ir paredzēts, lai pieskrūvētu jūsu iekārtu pie attiecīgi, kur jūs gribat viņu skrūvēt, un svērtinis. Svērtinis ir ļoti interesants īstenībā, jā, tā kā mēs varam nobloķēt viņu, te ir atzīmēt un tā tālāk, un izmantot varbūt citos darbos. Jo viena no tādiem tā kā kalibrēšanas iespējām izmantot lūk šo svērtinīti, mēs viņu pievienojam klāt, redzam līniju, bet to visu jūs, protams, varēsiet darīt tad, kad izmantosiet šo iekārtu paši, un ļoti vienkārši un parocīgi. Tā instalācija aizņem, startā varbūt 10 minūtes. Ja ir pierast pie tās visas sistēmas, 5 minūšu laikā jūs varat viņu uzstādīt. Tā kā viņu var pārnest uz jebkuru citu to vienu pašu sistēmu, uz jebkuru citu ekskavātoru. Ja? Tā kā stiprinājums ir, kā jūs redzat, ir, vai nav, kā jūs tur paši izdomāsiet, tā jūs viņu arī stiprināsiet no vienas puses. Tā kā, kas vēl ir interesants, jā, par ko es stāstīju par to GNSS antenu. Komplektā nenāk planšete, jā, šobrīd es jums rādu planšeti, ko mēs izmantojam no AlphaGeo. Tāpat jūs varat izmantot arī jebkuru citu planšeti, kas ir Android bāzētas sistēmas, jā, un tādā veidā ieinstalēt to Android aplikāciju un strādāt ar viņu. Tajā aplikācija, kas ir, viņa saucās Smart Site, jā, lūk, šādi viņa izskatās. Un ir opcija pievienot savu GNSS iekārtu. Pieņemsim, jūs tur izrakat, visu sadarījāt, vai pirms darba jums vajag zināt, kur jārauk un tās lietas. Tad jūs varat atsevišķi iegādāties lūk štoku. Pieskrūvēt, atvainojos, aizmirsu, ka štoks ir jauns. Pieskrūvēt viņu pie jebkura GNSS štoka, ieslēgt iekārtu un iet iekšā, tur ir speciāli tāda tā kā measurement tools, ejam iekšā measurement tools, un mums ir survey. Un surveys ir pilns, jā, tur ir punkta surveys, punkta mērīšana, jā, līnijas izpraušana, punkta izpraušana un tās lietas. Bet kas vēl ir vislabākais no šī visa, šeit ir AMU. Tātad jūs varat arī mērīt mierīgi ar visu pilnu AMU režīmu. Tas strādā nevainojami ļoti labi un precīzi. Katrā ziņā to, ko mēs esam pārbaudījuši, rada
kvalitāti un precizitāti. Protams, tos punktus jūs varat turpmāk izmantot arī savos projektos, ja, saslēgties un darboties ar to visu, bet tādā ziņā, ka šeit ir pilns rīks, ko izmanto mērnieks ikdienā. Ja. Te gan kalkulātori, tur var arī radiusus mērīt, arī apjomus var mērīt. Iedomājieties, te ir R-sword calculator, ja. Mēs ieliekam iekšā datus un iegūstam apjomus arī. Tā kā sistēmai ir ļoti tā kā maziņa, kā mēs redzam, jā, un ļoti advancēta tajā pašā laikā. Ar ekskavātoru mēs varam, protams, izmantot viņu, te ir opcija tāda tā kā leveling, jā, tas nozīmē, ka mums vajag noplanēt kādu lauku, tad mēs izmantojam vienu punktu un tad braukājam pa visu savu objektu, un mēs iegūstam tā kā no pilnas lielas 3D sistēmas, vienāda augstuma, ja? Izmantojot GNSS, protams, ja? Vienkārši ar AMU tas nesanāks. Ja? Un tad jūs varat ar to kabīni, ar to ekskavātoru pārvietoties pa savu objektu un līdzināt visā teritorijā. Ja ir nepieciešams izrakt kādu no grāviem, te arī tāda opcija un funkcija, ja? Tāpat arī ar leņķiem un arī ar visiem attālumiem. Un, ko mēs vēl varam darīt, te ir triangulācija. Un par triangulāciju es tagad ievadīšu iekšā, add point, importēt, es varu XML, LandXML, DXF un SGV failus. Tā kā, ja jums ir sagatavots failus, jūs varat mierīgi viņu iekopēt iekšā un strādāt uzreiz ar savu to 3D modeli, virsmas modeli un braukāt ar savu ekskavātoru un ļoti precīzi visu darīt. Nu, ja gadījumā precizitāte jūs neapmierina, jūs vienmēr varat pārbaudīt ar šo pašu vai iegādāties arī atsevišķi nivelieri un staigāt ar nivelieri. Bet, ko es gribu teikt, sistēma ir ļoti laba, strādā ļoti labi, instalējas ļoti ātri un var izmantot da jebkurš, jo cena nepārsniedz. Tas bija tāds īsts apskats. Protams, par šo iekārtu, jā, tagad droši, ja kādam interesē, mums ir tā iekārta jau var uzlikt uz mūsu ekskavātora, un jebkurā laikā varam braukt uz šejienu. Šodien mums ir janvāris, protams, mums ir daudz sniega, mēs varam rakt sniegu tagad un redzēt, cik daudz kubus mēs esam izrikuši, jā. Paldies par uzmanību, atā!